Latvijas televīzija 6. novembrī svinēs 70 gadu jubileju. Neliels vēsturisks ieskats, kā televīzija veidojās, bija mūsu raidierakstu sarunā ar žurnālistiem Jāni Dimantu un Sandru Zviedri. Viņu pārstāvētajam ziņu dienestam, protams, ikdienas līdzās strādā arī daudzas citas redakcijas. Darbs dažādu raidījumu redakcijās, to pāraudzīšana, televīzijai īpaši nozīmīgu projektu īstenošana, scenārija rakstīšana televīzijas filmai un šobrīd atbildība par stratēģiskiem projektiem bijusi un ir Ivetas Lepeško atbildība teju pusi no Latvijas televīzijas pastāvēšanas laika. Studijā Iveta Lepeško. Labdien! Labdien! Vai šobrīd tik tādā aktīvā darba posmā un kopumā esot iesaistīta tik daudz dažādos pienākumos šo 33 gadu laikā, es saskaitīju, ir bijis laiks arī padomāt, kāda ir Latvijas televīzija sagaidot šo savu lielo apaļo 70. jubileju? Īstenībā ir iznācis laiks padomāt, jo tad, kad nāk jubilejas, tad jau parasti cilvēki pārcelā vai nu savas atmiņas, vai pārcelā savus fotoalbumus, vai kastes, kur ir sakrāts vecas fotogrāfijas vai video faili. Un tieši to darot, es savās atmiņās varēju nonākt gan 90. gados, gan 2000. gados un vēlāk, un saprast to, ka televīzija šajā laikā, kamēr es šeit strādāju, ir izgājusi tādiem ļoti lieliem pārmaiņu procesiem, jo 90. gados, tad, kad es kā jauns ļoti, ļoti lielām un platām acīm un izbrīnīts cilvēks ienācu televīzijā, tas bija tas mirklis, kad televīzijai bija jāmainās tīri sistēmiski, jo iepriekšējais laiks bija uzlicis savus zīmogus televīzijai, un televīzijai bija jākļūst par sabiedrisko mēdīju, un 90. gadi bija traks pārmaiņu process visās jomās. Un tad ir 2000. gadi, un tad ir kaut kāds iekšējais krīzes un stagnācija periods, ko es pat tā gribētu teikt. Un tad ir jau pagājušie 10, 15 gadi, kad televīzija arvien straujāk un straujāk, manuprāt, ieņēma to savu, varbūt līdz šim neiegūto pozīciju cilvēku sirdīs, prātos, un arī atguva to sabiedrības uzticamību, kas varbūt līdz šim tas tā nebija, jo mēs nebijām televīzija numur 1 un pat ne numur 2 pirms kādiem gadiem 10, 15. Un tas nozīmē, ka televīzija ir mainījusies, un kontekstā ar šo jubileju, es gribētu teikt tā, tie nav 70 gadi, jo mēdījam nevar novērtēt viņa dzimšanas dienu gados. Mums jāsaka tā, cik spēcīgi mēs esam, jo 70 gadi cilvēku vecumā ir jau tāds mūža briedums, un kas ir sācies novecošanas process, bet televīzija nenoveco. Viņi, man liekas, šobrīd ļoti strauji attīstās, un man jāsaka tā, ka vēlējums būtu turēt buru, un nemitīgi attīstoties uz priekšu, paplašināt savu iespēju loku, kā tu vari sasniegt savus skatītājus, un es teikšu klausītājus, vērotājus, jo formāta ziņā tas ir tas laiks, kad mēs ejam uz priekšu tādiem soļiem, ko mēs pat aptvērt pirms kāda laika nevarētu. Ja ne 70 gadi, jo tas ir tas, kad sāka novecot, ja mēs liktu pret cilvēka gadiem, kādu gadu vecumu jūs dotu televīzijai šobrīd? Es teiktu tā, ka mēs esam pārvarējuši bērnu un tīņu vecumu, esam varbūt izgājuši cauri 20 gadnieku kategorismam, es pat teiktu tā, mēs esam starp 30 un labajiem 40 gadiem, kad mums ir gan pieredze, gan prasme, arī iespējas, un mums vēl šķiet, ka visa pasaule ir mūsu priekšā, un mēs visu varam sasniegt. Tas varbūt ir arī vēlējums, lai mēs tā justos. Tas ļoti skaists vecums, es tur ietilpstu šajā vecuma kategorijā. Jā. Par jūsu šā brīža darbu labprāt gribētu parunāt. Jūs esat stratēģisko projektu vadītāji, kas ir saistīts ar to, kā televīzija var turpināt strādāt X stundā. Ko paredz mūsu Latvijas televīzijas uzdevumi? Stratēģiskā attīstības vadītāja projekta pienākumi nav tikai tie, kas ir saistīti ar televīzijas darbības nepārtrauktību X stundā.
Jā, viens no maniem pienākumiem šis ir par šīs sagatavotības nodrošināšanu. Kā strateģisko projektu vadītājs es esmu realizējusi arī projektus, ko 21. gadā, kad televīzija rokādas ceļā mainīja studijas un ziņu dienas ieguva jauno skaisto, gaišo, universālo studiju, kurā mēs šobrīd realizējam visus savus ziņu un informatīvos raidījumus. Gan arī mēs šajā nodaļā un šajā amatā tika realizēta arī LSM Plus redakcijas izveide un tehniskais nodrošinājums. Ļoti daudz arī citi projekti. Ja jūs jautājat par televīzijas gatavību X stundai, tad jā, pirms 2 gadiem šis pienākums pie manis atnāca, un jāsaka godīgi, sākumā es biju ļoti, ļoti pārsteigta par to, jo, protams, ar šādu tipu jautājumiem es vispār nekad nebiju nodarbojusies, un es atceros, kad valdes priekšstādātājs deva šo uzdevumu iepazīties ar attiecīgiem likumdošanas aktiem, uz kura pamata tad televīzija ir jāizstrādā šī visa dokumentācija un jāievieš dzīvē šie darbības nepārtrautīs principi. Es tos ministra kabineta noteikumus numurs 508 un numuru 507 ļoti tagad labi atceros cipars. Es viņus pirmoreiz izlasīju un sapratu to, ka es pilnīgi neko no šīs lietas nesapratu. Tad es palielināju datorā burtu lielumu, lai vēlreiz un varbūt koncentrētāk lasītu šo te. Tas man atkal arī nespēja nostiprināt manu uzmanību, tad es drukāju to ārā, pasvītroju atsevišķās vietas, un tikai tad es savu domāšanas veidu, kas līdz šim bija vairāk koncentrēts uz saturu, uz projektu virzību, teiksim, televīzijas satura jomā, spēju pārfokusēt uz tādiem jautājumiem, kas līdz šim vispār manā dienas kārtībā nekad nav bijuši. Jo tie ir jautājumi par to, ko mēs darām situācijā X, bet situācijas X ir ļoti dažādas. Arī ugunsgrēks vai plūdi vai elektrības padeves trūkums uzņēmumā var izraisīt mini situāciju X, kad televīzija tajā brīdī nespēja nodrošināt satura ražošanu, un tad mums jābūt risinājumiem, ko tad mēs tādos brīžos darām. Un tad tas ir tas mans un manu kolēģi arī uzdevums apzināt visus šos riskus, kas var būt televīzijai kā traucējošs faktors tieši satura izveidē. Zināt plānu B, izstrādāt šo plānu B, pēc tam mācību testa vidē notestēt, kā tad mēs tur varam strādāt vai nestrādāt, un tad jau, ieviest dzīvē un vēlreiz cilvēkiem atkārtot, kad vienmēr ir jāpaskatās uz visām lietām no šāda skatu punkta, vai tev ir plāns B un ko tu pratīsi darīt tad, ja kaut kas notiksies. Šīs mācības, šie plāni B, kas ir noteikti daudz plašākam lokam darbiniekiem Latvijas televīzijā, kādas tās jau bijušas līdz šim, vai varat padalīties? Es varētu teikt par to laiku, kad es atbildu par šo te darbības jomu. Mēs šogad pirmo reizi, vismaz manā darbības laikā, mēs imitējām visu darbinieku evakuāciju no uzņēmuma saistībā ar feiko apdraudējumu. Tās bija civilās aizsardzības mācības pagājušā gada janvārī, un tieši trāpījās, ka tā bija viena no augstākajām janvāra dienām, kad mēs visi atstājām televīzijas ēku, pulcējāmies drošajā pulcēšanas laukumā, un tad sapratām, cik ātrā laikā mēs vispār visi varam iziet no ēkas ārā, kur ir šīs pulcēšanās laukums un ko un kā mēs darām. Tad mēs šogad vēlreiz izmēģinājām arī mācību veidā, kas notiek tad, ja mēs nevaram realizēt saturu uz vietas, un tad mēs devāmies uz 2 alternatīvām mūsu darbības vietām šeit pat Rīgā. Viena bija Latvijas radio ēka, Latvijas radio multimēdiju studiju, kur mēs mēģinājām, kādā veidā mēs ziņu izlaidumus varētu arī. Tas nozīmē, ka mēs teorētiski nevaram nodrošināt tiešraidi? Ka mēs nevaram nodrošināt tiešraidi no studijām. Un vēl viens mācības mums ir priekšā šī gada novembrī, kad mēs vēlreiz testēsim kārtējo reizi mūsu spējas saņemt informāciju, kad ir briesmas un reaģēt uz to. Protams, televīzijai ir jāizstrādā savs plāns arī par to, kā rīkosies televīzija, Latvijas radio,
kā mūsu jau sadarbības partneris nākotnē un citi mēdīji brīdī X, kad Latvija varētu būt apdraudēta no kāda ārējā ienaidnieka puses, un šāda versija uz papīra, protams, ir salikta, un reāli pie tā daudz vairāk šobrīd jāstrādā, lai šo te gatavību mēs arvien vairāk un vairāk nostiprinātu. Un, es ļoti ceru, ka tāda situācija nekad nepienāks, bet, lai vismaz, kā saka mūsu filmu klasikā, lai visi dokumenti mums ir kārtībā, bet tas nav svarīgi tikai dokumenti. Ir svarīgi, lai cilvēka apziņā ir nostiprinājusies doma, ka es zinu, kā rīkoties tādos gadījumos, es zinu, ka manam uzņēmumam ir savs plāns, un es vismaz sapratīšu, kas ir plānots un kā man tajā brīdī jārīkojas. Svarīgs un atbildīgs darbs, pie kura cītīgi strādājat, izveidojot dažādus scenārijus, kurus ļoti cerams nekad arī nepiepildīsies. Jā, un es varu pateikt to, ka ir šobrīd arī kolēģu attieksmē ļoti liels izmaiņas, jo tad, kad pirms 2 gadiem es ar šiem ministru kabinetu rīkojumiem sāku staigāt pa kabinetiem un runāt par šādiem jautājumiem, tad, saku godīgi, mani vairāk gribēja redzēt ejam nekā nākam, jo reāli cilvēku apziņā katra krīzes situācija ir tā kā pieļaujama, bet cilvēki par to īsti negrib runāt. Bet šobrīd šī izpratne jau ir mainījusies, jo reāli visi ļoti labi saprot, ka turpat netālu no mums 1000 kilometru attālumā ir reāls karš. Ukrainas sabiedriskie mēdīji savu darbības nepārtrauktību ir demonstrējuši praktiskā dzīvē, un noteikti arī viņiem bija garš sagatavošanas periods, bet šobrīd viņu prakse apliecina tam, ka mēdī strādā. Viņi savu apraidi faktiski nepārtrauca ne uz vienu brīdi. Jūs vairāk kārt pieminējāt šos ministru kabinetu noteiktos noteikumus. Vai ir tikai tie, kas mums liek strādāt pie šiem scenārijiem, vai varbūt arī Latvijas televīzijai kā darba devējai ir pašai papildu iniciatīvu kādās aktivitātēs? Reāli var teikt, ka lielie noteikumi nosaka tikai vispārīgo kārtību. Protams, televīzijā ir savi iekšējās kārtības noteikumi vai darbības nepārtrauktības plāni, visdažādākie iekšējie rīkojumi. Jo reāli mums jau jāizveido sava darbības noturība atbilstoši mūsu specifikai. Neviens lielais ārējais dokuments nespēs noteikt, kā televīzijai precīzi jārīkojas un kā ir jāizstrādā savas darbības algoritms. Tas mums jāveido visi pašiem uz vietas. Jāpāraksta savā valodā. Jāpāraksta savā valodā un jānotestē un jādara cilvēkiem zinām. Jā. Par citiem darbiem runājot, strādājot televīzijā neizbēgami esam saistīti ar aktuāliem notikumiem Latvijā un arī, protams, pasaulē. Tā ir arī mūsu iespēja izstāstīt stāstus, kur ir skāruši mūs kā daļu no visas sabiedrības, arī valsts. Jūs rakstījāt scenāriju televīzijas filmai Neērtie latvieši, kas ēterā bija pagājušā gada rudenī. Filma par latviešiem, kuri izvēlējās palikt Krievijā, Ukrainā pagājušā gadsimta 20. līdz 30. gados, darbojās vadošos amatos, militārajā jomā, partijā vai arī strādāja pavisam vienkāršu darbu, un tādi bija tūkstošiem, un šī vēstures daļa skārus arī jūsu ģimenes, tā saprotu. Pastāstiet, lūdzu, par filmas ideju un tās īstenošanu nedaudz plašāk. Es esmu mācījusies Latvijas universitātē, un specializācija ir vēsture un vēstures skolotājs. Un līdz ar to tādi vēsturiski jautājumi man vienmēr ir tā kā interesējuši. Un jāsaka godīgi, televīzijā es jau arī pirmos 10 gadus strādāju ar vēstures tēmas raidījumiem, kas parāda, ka pievēršanās neērtiem latviešiem nav nekas īpašs, vienkārši atkal atgriešanās pie kaut kā, ko tu esi dzīvē darījis iepriekš. Šī tēma man uzrunāja gan tīri personīgi tādā ģimenes jautājumu kontekstā, jo arī mans vecais tēvs palika Padomju Savienībā un arī cieta šajās 30. gadu represijās.
Bet es biju pārāk maza, lai tad, kad viņš nomira, lai viņam par šo jautājumu vispār runātu un uzdot šos jautājumus. Un, protams, kaut kādos 11 un 20 gados, tad, kad vēl bija dzīva vecmāmiņa, es zinu, ka viņa man kaut ko stāstīja, bet tas manos atmiņu failos sevišķi neiegūla, jo tad tajā brīdī tevi interesē pilnīgi citi jautājumi un ko. Bet atmiņu fragmenti jau paliek. Un tad bija šis stāsts par teātra skatuvi, kas laikam mani sasniedza kādā interneta īsas ziņas veidā. Es sāku par to interesēties, kas ko kā notiek. Tad vēl arī stāsts par Mariju Leiko. Bet tajā brīdī es biju raidījuma daļas direktore un nebija ne laika domāt par radošiem projektiem. Un tā palika kā ideja, ko kādreiz gribētu realizēt, bet tajā brīdī nepietika laika. Un tad, kad tas laiks pienāca, tad ar šo ideju es arvien vairāk un vairāk sāku dzīvot kopā, meklēt, saprast, un izrādās, ka es tāda arī nebija viena, ne tikai ar kolēģiem, kas kļuva man par dombiedriem šīs filmas tapšanā, bet faktiski tajā brīdī, kad mēs ar savu filmu jau izgājām ēterā un demonstrējām sabiedrībai, tāpat tur bija daudz publikācijas arī portāla LSM, jau bija tapusi arī Dāvis Īmaņa filma Marijas klusums, tapa arī izrāde Čehova teātrī, un vēl par šo tēmu runāt. Tas nozīmē, ka šī tēma tieši nobrieda noteiktā laikā un ļoti daudz cilvēku galvās, jo līdz šim mēs par šo nerunājām. Ja par to runāja varbūt 80. gados, kad politiski tika realizēta glasnost vai atklātības politika, vai agrāks 50. 60. gados, kad notika tas saucamais Hruščova atpūsnis, tad mūsu Latvijas vēsturē 90. gados mums bija daudz aktuālākas tēmas. Mēs runājām par tām vēstures lapusēm, par ko agrāk vispār padomu laikā nerunāja. Un šī tēma tā kā aizgāja otrā plānā, bet viņa arī ir pietiekoši svarīga un būtiska. Un tad, kad tēmai nobrieda laiks, tad par to sāk runāt daudz, ne tikai es un mani kolēģi. Bet par jums runājot, kādēļ jums bija svarīgi radīt un rādīt šo stāstu? Man pirmām kārtām bija svarīga šī sajūta, ka, lai nepaliek neizzināti vēstures jautājumi. Otrs, tas bija arī tests mūsu sabiedrībai, vai mēs esam gatavi runāt par neērtiem vēstures jautājumiem, un it sevišķi kontekstā ar Krievijas latviešiem, un jāsaka godīgi, līdz galam, manuprāt, mēs tā neesam nobrieduši, jo filmas tapšanas laikā mēs arī izbaudījām mirkli, ka cilvēki negribēja vispār par šiem jautājumiem runāt. Arī vēsturnieki negribēja runāt, jo tas viss, kas šobrīd mums ir saistīts ar krievisko, ar Krieviju, ar padomu varu, tas izraisa ļoti daudz emocijas šodienas sabiedrībā. Un tas ir arī tests mūsu pašu briedumam, kā mēs uz vēsturi varam paskatīties. Jā, varbūt tas nav tieši saistībā ar Latvijas vēsturi, bet tas ir saistībā ar mūsu tautiešiem, kas ir nākuši no šīs zemes, kas ir izvēlējušies citu dzīves ceļu, un tad kā mēs uz viņiem paskatāmies. Tas man arī bija pietiekami svarīgi. Un otrs un pēdējais, šis te ģimenes faktors saprast, kā tas varēja būt, un kādām varbūt emocijām izgāja cauri manējietā. Bet jāsaka tā, ka reāli tajā brīdī, kad mēs sākām runāt par šiem pēctečiem, kas tomēr palika Padomju Savienībā un tajos 20. 30 gados dzīvoja tur, tad man klāt nāca arī ļoti daudz šeit pat televīzijas kolēģi un teica, tu redzi, man arī vecvectēvs bija tur, vecvecmāma bija tur, un tas nozīmē, ka ļoti daudzās mūsu ģimenēs ir šie stāsti. Varbūt ļoti tuvu, varbūt attālināti, bet viņi ir. Ne katrs ir gatavs stāstīt, un arī mums bija intervija ar cilvēkiem, kuri savu stāstu izstāstīja, bet viņi nebija gatavi, lai to publicē. Tā tas žurnālistikā, starp citu, visai bieži notiek, bet gandarījums taču ir, vai ne, par šo padarīto darbu, gan tādēļ, ka ir šīs atgriezeniskās saites bijušas, gan arī, saprotu, godalgota filma.
Jā, vislielākais prieks ir par to, ka mums izdevās šo filmu norealizēt līdz galam, jo tad, kad mēs viņu iecerējām un tad, kad programma bija pateikusi yes, mums bija plāns, ka mēs dodamies uz Ukrainu, ka mēs dodamies uz Krieviju, ka mēs filmējam tajās vietās, kur varētu būt šīs saucamās nošaušanas vai kaut kādā veidā ar konkrētu vietu, ar konkrētu cilvēku, ar kaut kādu sajūtu radīt to stāstu. Bet tad sākās karš Ukrainā, un mēs sapratām to, ka visi mūsu plāni tajā brīdī ir jāpārveido uz to, ka mēs filmu veidojam šeit pat uz vietas no tiem materiāliem, kas ir mūsu rīcībā. Un tas bija tas pirmās lielās izmaiņas. Līdz ar to man prieks, ka vispār mēs viņu uztaisījām. Otrs par to, ka mēs viņu izveidojām un izveidojos ļoti laba sadarbība visas mazās radošās komandas starpā. Un te es gribu pateikt vēlreiz paldies Agitē Cānai Ķīlē un Rudītē Kalpiņai. Un visiem iesaistītiem, kas projekta gaitā tur ar mums kopā strādāja. Un trešais, tajā brīdī, kad mēs iegūstam balvu kā gada labākā dokumentālā filma televīzijā, es domāju, ka jebkurš kolēģis ir priecīgs par to, ka tavu darbu novērtē. Un tas ir tāds labs gandarījums. It sevišķi, ka man arī personīgi šī filma bija svarīga no tāda viedokļa, ka es ļoti ilgi pati pie radošiem projektiem nebiju strādājusi, jo vadīju lielu departamentu, un tas bija tāds kā apliecinājums tam, ka pulvers vēl nav izšauts. Nav izšauts, viss kārtībā uz priekšu. Es jau pieminēju, ka jūsu darbs ir bijis saistīts ar nozīmīgiem projektiem televīzijā kopumā, taču tiem ir bijuši arī stipri dažādi žanri. Piemēram, Sastrēguma stunda, ziņu dienesta un aktuālās informācijas raidījumu nodaļas veidots raidījums, lai analizētu politiskos, ekonomiskos un citus jautājumus un meklētu tiem dažādus risinājumus. Pārraide arī saņēmusi atzinību kā gada diskusiju pārraide, un to veidoja laikā, kad Latvijas televīzijā vairs nebija raidījums, kas notiek Latvijā, bet kad pēc tam Jānis Domburs atgriezās mūsu ētrā, jūs arī bijāt tā, kura to atkal pāraudzīja. Kāpēc, jūsuprāt, mums ir tik svarīgi šo diskusiju žanru noturēt? Tāpēc, ka mēs esam sabiedriskais mēdījis un, manuprāt, faktiski, ja mēs paskatāmies šobrīd uz mūsu Latvijas mēdījiem, tad tādu plašu sabiedrisku diskusiju mēs neatradīsim nevienā citā mēdījā. Tas ir mūsu gan pienākums, gan atbildība. Mēs vienmēr varam runāt par to, kādā kvalitātē mēs risinām šādas diskusijas, cik ir pārstāvēta sabiedrība šīs diskusijas realizācijā, ja, cik mēs ieklausāmies sabiedrības viedokļos. Vienmēr var to darīt labāk, bet es domāju, tie kolēģi, kas gan ir agrāk strādājuši, gan šobrīd strādā pie šāda formāta, zina, cik grūti ir tapt šādam satura projektam, jo tēmas ir asas. Žurnālistam, kurš vada šādu diskusiju, ir jābūt apveltītam ar ļoti plašu zināšanu loku. Aiz viņa ir jāstāv ļoti spēcīgām redaktoru komandām, un tev ir jābauda ļoti liela sabiedrības uzticamība, lai tu vispār varētu šādu te projektu pārstāvēt. Kā jūs teiktu, televīzijā vienmēr būtu jābūt vismaz vienam šādam raidījumam? Es domāju, ka jā, bez tā faktiski sabiedriskam mēdījam nav liela jēga, jo mums ir jārunā par sabiedrībai svarīgām tēmām. Mums varbūt nav jārunā tikai par politiskām tēmām. Es gribētu teikt, ka mums jārunā par visām sabiedrībai svarīgām tēmām. Es teiktu, to spektru mēs varētu paņemt visplašāko. Ja? Sabiedrībai jādiskutē gan par māmiņu noslodzi un atgriešanos darba tirgu, gan par skolēnu pusdienu jautājumiem, gan par veselības stāvokli, gan par politisko vienošanos un korupcijas jautājumiem. Un ir jādiskutē par visu, lai mēs kļūtu labāki. Bet tāpat jūs esat bijusi arī dažādu citu raidījumu producēta, piemēram, Krāšņajam oriģināla raidījumam Lai top, kur aizmetņi darbošanās šādā žanrā. Pilnīgi kaut kas cits. Aizmetņi atkal jāskatās televīzijas vēsturē. Reāli no 2002. gada
es tiku iemesta pilnīgi citā projekta žanrā, varētu teikt, izklaidē, jo pēc programmu daļas tā brīža uzaicinājuma man tika uzticēts kopā ar kolēģiem realizēt Nacionālās Eirovīzijas atlases konkursu, un kas, protams, ir viena daļa no starptautiskā Eirovīzijas konkursa. Un kādus gadus 10 es biju ierauta šajā jomā, un faktiski, jāsaka, 2000. Gadu sākums ir tāda mācīšanās tieši un strādāšana šajā jomā. Un faktiski tas vislielākais pārbaudījums, protams, man kā projekta cilvēkam bija 2003. gads, kad Rīgā bija Eirovīzija, un tikai gadu esot tādā izklaides žanra projekta jomā, tu vienā naktī kļūsti par šī lielā notikuma ne tikai aculiecinieku, bet arī virzītāju. Projektu realizēja ļoti liela starptautiska komanda, un man tika uzticēts amats kā event menedžeri, ja latviski viņu nosauc kā izpildirektori. Tie bija visi jautājumi, kas ir saistīti ar konkursu organizācijas pusi, hallēm, īrēm, drošībām, ēdināšanām, akreditācijām, viesnīcām, autobusiem, mīskastēm un visu, kā es teicu, plašu profilu speciālists, kurš vienlaicīgi strādā un vienlaicīgi mācās un lai konkurss noritētu bez aizķeršanās. Es te klausītājiem tādu nelielu repliku nedaudz paskaidrošu. Mēs runājam par to laiku, kad Marina Umova uzvarēja Eirovīzijā un atveda mums šo privilēģiju rīkot starptautisko mūzikas konkursu Eirovīziju pie mums Latvijā. Un, ja nemaldos, Latvija vispār šajā konkursā bija cik reizes 3 vien piedalījusies? Manuprāt, mēs sākām 2000. gadā, kad uz Stokholmā uz skatuves kāpa Prāta vētra. Pēc tam Dānija Arnis Mednis, pēc tam Marina Umova Igaunijā, jā. Un tad uzreiz jārīko pašiem konkursu. Un uzreiz jārīko pašiem konkursu. Jāsaka tā, tad pudu sāli mēs te izēdām, un jāsaka, vēl viena interesanta epizode. Un tajā brīdī, kad tu saproti, ka tiešām tas ir noticis, tu brauc mājās un Marija ir uzvarējusi. Tevi sagaida mājinieki ar tādām lielām acīm, kas un kā. Kas nu būs? Un principā es tad viņiem arī teicu, ja tiešām es tikšu iesaistīta arī šajā lielā konkursu organizācijas komandā, tad jums jāsaprot, ka es laikam gadu nebūšu normāls cilvēks un nebūšu mājās. Jūs to ģimenē vai kolēģi? Jā, tas pirmā saruna bija ar ģimeni. Un, kas saka, tajā brīdī bija jāsaprot, vai uz to ir gatavs mans vīrs un mani bērni un mani vecāki, jo tā tiešām ir. Tas gads bija ļoti, ļoti intensīvs darba posms. Un tajā brīdī, kad mēs jau bijām Skonto hallē mēnesi, tieši organizācijas procesē, es atceros, ka kaut kādā 2. nedēļā man atveda mazo dēliņu pie mammas paskatīties un satikt, jo viņš man neredzēja, jo no rīta mēs braucām prom kādos 7 jau, un vakarā mēs, jeb naktī bijām mājās kādos 1, skaidrs, ka bērns tad guļ. Jā. Un tā. Tāda skaudrā ikdiena lieliem projektiem. Bet, ja mēs atgriežamies par lai top, tad tiešām 2000. gadi bija vairāk darbs ar tādiem izklaides projektiem, un tad, gatavojoties šiem 2013. gada dziesmu svētkiem, programma bija iecerējusi, ka ir jāizveido šovs, un mēs ar režisoru Agicānu Ķilu ļoti nopietni to tvērām, rakstījām projektu, bubinādams gan, ka mums ir tik apjomīgs darbs jāveic arī paralēli visiem ikdienas darbiem, un ko uzvarējām šajā konkursā, un izveidojam projektu, kas kļuva arī par Latvijas televīzijas zīmolu ilgu gadu garumā, un man ir ļoti liels prieks, ka mēs tiešām ar tādu jaunu formātu piegājām dziesmu svētku kustībai, iesaistot sabiedrībā zināmus cilvēkus dziesmu svētku repertuāra izdziedāšanā, izdejošanā, gavilēšanā un tādā kopīgo sajūtu rašanā. Man ļoti liels prieks, ka ar šo projektu televīzijā ienāca Eva Johansone,
un Renārs Zeltiņš. Tur bija daudz tādu jaunu lietu, par kuru absolūti nav kauns. Cik liela ir tā nostalģija, vai nevajadzētu atkal tādu raidījumu? Jāsaka godīgi, man ļoti pietrūk šobrīd satura projektu, kurus gribētu realizēt. Filma beidzās, un tagad it kā tukšums, un tev vairāk ir palicis tas birokrātiskais darbs, bet es saku godīgi, es iekšēji skumstu pēc tādiem lieliem vai arī maziem radošiem projektiem. Bet es vēl par to Eirovīziju mēs runājām. Ļoti interesants bija šis stāsts. Man vēl tāds neatbildēts jautājums. Gribēju saprast, kāda bija vispār šī sadarbība ar lielajiem ārvalstu producentiem no Eiropas raida organizācijas, jo mēs arī pavisam nesen bijām tajā iestājušies kā dalībnieki, un esmu dzirdējis, ka arī viņiem māca bažas, ka vispār mazā Latvijas televīzija būs spējīga ko tādu paveikt. Viņiem bažas māca ļoti ilgi. Tas process ir tāds, ka tajā brīdī, kad tavs dziedātājs vinnē, it kā stafetei var pārņemt tā valsts, kuras dziedātājs ir uzvarējis. Bet mēs bijām ļoti jauni, ļoti zaļi un ļoti liels nezināmais tiešām šai Eiropas raidorganizācija apvienībai. Un tad pēc kādām 2 nedēļām viņa brauca vizītē uz Latviju, lai pārliecinātos par to, ka vispār mēs varam šādu konkursu sarīkot un cik mēs esam gatavi un tā. Un tajā brīdī tev ir jāatbild uz jautājumiem, kurš šo konkursu rīkot. Un es atvainojos, mums te bija Skonto hāla, arēnas tad vēl nebija. Un šis pirmais jautājums, kur vispār tādu konkursu var sarīkot, bija viens no aktuālajiem jautājumiem. Es atceros, ka mēs braucām vizītēs pa potenciālām norises vietām, gan uz Skonto, gan uz Ķīpsalu, gan toreiz mums tika piedāvāta vieta, kur ir šī brīža Inbox hāle, kas uz to brīdi vēl pat uzcelta nebija. Un tad tie raidorganizāciju pārstāvi tā ļoti uzmanīgi uz mums skatījās un cieši skatījās acīs, vai mēs runājam nopietni, bet mūsu apņemšanās bija liela un tā. Un tad arī viņi uzdev šo jautājumu, vai mūsu tehniskā kapacitāte un radošā kapacitāte ir tik spēcīga, lai mēs šādu konkursu uztaisītu. Protams, mēs varējām apliecināt savu gatavību ar tiem darbiem, kas tolaik bija mūsu realizēti un veikti. Tā bija Rīgas 800 gadu, daudz citu notikumu, bet tādā izklaides ziņā un tāda šovu sarīkošanas ziņā, protams, televīzija nebija pieredze. Un tad viņu nosacījums bija šīs sadarbība ar Zviedrijas sabiedrisko televīziju, bet šādi paši nosacījumi bija arī Igaunijai, kas rīkoja konkursu pirms tam. Un tad mēs cieši strādājām ar Zviedrijas kolēģiem un ar vēl daudziem citiem citu valstu kolēģiem, kas vienkārši šī konkursa organizācijā bija jau daudz vairāk iesaistīti. Tas vairāk skāra tehnisko tehnoloģiju jomu, jāsaka godīgi, arī mums tādu PTS-u, kādu bija vajadzīga konkursu vajadzībām, nebija, un mums bija jāizstāv to brīdi valdībā doma, ka mums šāda PTS ir vajadzīgi, un no 2003. gada vēl joprojām televīzijas rīcībā ir PTS Daugava un PTS Astra, kas tika nopirkti par godu šīm te konkursam. Bet nevienā mirklī tāda doma, ka nē, Latvija nerīkos, mēs šīs tiesības atdodam kādam citam nepavīdē. Darba gaitā vairāk kārt bija šādi jautājumi uzdoti, bet, ja konkursi noticies Latvijā un visi bija laimīgi, tad mēs spējām pārliecināt, ka mēs tomēr varam, izdaram, un mēs to arī izdarījām. Bet šis gads noteikti nebija viegls. Toties neaizmirstams. Toties neaizmirstams, jā. Lūk, mēs esam parunājuši par darbošanos ļoti dažādos žanros. Tad tāds tīri loģisks jautājums, kurš tad patīk pašai vislabāk, kurš sirdī tuvākais? Es domāju tā, ka atbilstoši laikam un arī atbilstoši katra brieduma pakāpei pie tevis arī atnāk atbilstoši darbs un atbilstoši projekti. Varbūt, kad tu esi jaunāks, ir ļoti labi un pareizi, ka tu darbojies tādā enerģijas pilnā, dzīvespriecīgā un izklaides sfērā,
tad varbūt pienāk kāds brieduma periods, un tu jau vadi citus kolēģus, kuri veido raidījumus. Teiksim, šobrīd man ir tiešām interesants gan dokumentālo filmu žanrs, jo tur var interesantus stāstus izstāstīt, galvenais atrast labu stāstu. Un man šobrīd ļoti patiktu strādāt pie dažādiem vērtību jautājumiem. Jautājumi par cilvēku izvēlēm, jautājumi par cilvēku dzīvi, par viņu atziņām. Laikam ir tāds laika posms iestājies. Vai šobrīd arī kaut kas top vai darba procesā vai domās? Mēs šobrīd strādājam arī ar kolēģiem pie vienas jaunas idejas. Esam izgājuši pitchingā jau 1 vai pusotru kārtu aizstāvot šo te ideju, bet kamēr nav pateikts gala hop, tikmēr es laikam neuzdrošināšos runāt, bet tiešām kaut kas domās ir. Tas viss ir par tādiem atsevišķiem projektiem, atsevišķiem raidījumiem runājot, bet jūsu atbildība bijusi arī par vairāku lielu redakciju darba pāraudzību tā kopumā. Vadījāt raidījuma daļu līdz 2020. gadam. Pastāstiet, lūdzu, kā tas ir kūrēt vairāku lielu redakciju darbu. Mēs arī runājam, tad varam precizēt, mēs runājam par sportu, kultūru, bērniem, izklaidi, dokumentālie darbi. Jā. Reāli varētu teikt tā, ka tas bija liels pārmaiņu laiks Latvijas televīzijā 2013. gadā. Atkal bija notikušas valdes vēlēšanas, atnāca jauna vadībā Ivara Beltes, Sergeja Ņesterova un Mārs Kuiņa vadībā, un viņu uzdevums bija atjaunot uzticamību Latvijas televīzijai, kas izvest to no tādas iekšējās un arī saturiskās krīzes un atjaunot šo te televīzijas vārdu un atjaunot tās konkurētspēju. Jo tajā brīdī mediju tirgū mēs laikam bijām kā spēlētājs numur 4 aiz TV3, LNT un pat Pirmā Baltijas kanāla. Un viņu uzdevums bija, raisīt šīs pārmaiņas, un man arī tika piedāvāt šīs gods un arī šīs amats un šī arī atbildība vadīt raidījumu daļu. Un tajā brīdī mēs līdz šim bijām strādājuši pēc projekta principa televīzijā. Un tajā brīdī tev vienas vasaras laikā faktiski šī te daļa bija jāizveido, izveidojot redakcijas sistēmu. Tas ir 2013. gada vasarā, un tas pirmais uzdevums tiešām bija šīs te atsevišķos projektus apvienot un izveidot redakcijas ar redakciju vadītājiem, ar redakciju struktūru un nodrošinot to darbu. Tad arī ķerties klāt pie tā lielā izaicinājuma, ko es teicu, satura jomā, kļūt labākiem, pamanāmākiem. Un tas mans vislielākais prieks ir par to, ka šīm te pārmaiņām cilvēki noticēja, vairums no tā noticēja. Un jāsaka godīgi, protams, arī investējot papildus naudas satura ražošanā, mums izdevās diezgan īsā laikā atgūt savas pozīcijas un apliecināt, ka mēs kā mēdījis nekur neesam zudus un sabiedrībā arī esam vajadzīgi. Pašā sarunas sākumā jūs arī minējāt pie saviem pašreizējiem darba pienākumiem, kas ir bijusi arī, piemēram, mums jaunā ziņu dienesta studijas izveide, arī multimediju platforma, kad veidojās. Kā ritēja darbs pie šiem projektiem, jo tomēr arī gana lieli, tehniski sarežģīti. Kāds bija šis posms? Jāsaka tā, tajā brīdī, kad uzaicināja vadīt šo projektu, diezgan liels iestrādes jau bija veikuši arī, mūsu tehnisko dienestu vadītāji tīri teorētiski saplānojot visu šo darbu procesu. Varbūt atgādināsim klausītājiem, par ko mēs runājam. Ja līdz šim Panorāma atradās 3. stāvā tādā nelielā studijā. Mazā, ļoti mazā. Labi, es biju taktiskāk, jā. Mazā studijā, tad reāli, protams, ja televīzijā ir liels paviljons, bet kas tajā brīdī nav pietiekoši labi iekārtots,
Un ja ir griba un ja ir līdzekļi, tad bija doma šo tiešām ziņu studiju visu pārnest lejā uz lielo paviljonu. Bet televīzijas panorāmai nevarētu būt pārtraukums tās darbībā. Tas nozīmē, ka mums bija jāuzbūvē šī te jaunā studija 2. paviljonā, un tad faktiski jārealizē tehniska satura pārnešanu uz šo te jauno studiju. Vienas nakts laikā bez mazvai? Vienas nakts tur nebija. Reāli, bija tā, ka iepriekšējā vakarā panorāmas studija beidz darbu un nākošā rītā ar rīta panorāmas izlaidumu mēs gājām jau gaisā no jaunās studijas, bet, protams, šī studija tika būvēta visu vasaru, testēta un arī visu iepriekšējo nedēļu tur notika apmācības gan moderatoriem, kā sēdēt, kur skatīties, gan operatoriem, gan gaismotājiem, gan visiem tehniskiem dienestiem. Principā visbūtiskākais šīs studijas ieviešanā bija tas, ka vienā lielā studijā ir uzbūvēts laukums ļoti daudziem, faktiski visiem ziņu dienesta un analītiskiem raidījumiem, jo no šīs studijas raida visi ziņu izlaidumi, gan sporta, gan kultūras ziņas, gan 1-pret-1, gan aizliegtais paņēmiens, gan šodienas jautājums un vēl. Un tur bija tas vislielākais nopelns gan scenogrāfiem, gan gaismu meistariem, gan videografiķiem, gan režisorei Lienai Žēmuntei, kas lika kopā ziņu dienesta raidījumu vajadzības kopā ar telpu, kopā ar telpas iespējām tās izmantošanas ziņā, un tas bija ļoti, ļoti garš darbs, lai faktiski līdz šādam risinājumam nonākt. Tas priekšizpētes darbs, laikam, protams, sagatavošanās darbs uz papīra, kas beigās jau rezultējās, kad iepriekšējā studija tiek nojaukt un pakāpeniski tur ienāk iekšā gaismas, visas komunikācijas, ekrāni un visas dekorācijas, un tad tikai nāk iekšā ziņu cilvēki, kas mēģina apgūt šo studiju. Un šobrīd jau, man liekas, visiem jums, kas strādā ziņu dienestā, tā ir absolūti ikdiena. Jūs par to pat nepiedomājat, bet tajā 21. gada augustā, manuprāt, tāds zināms satraukums un tauriņu vēderaus bija visiem. Bija, protams, tas ir no visu darbinieku puses, no tiem cilvēkiem, kur ir kadrā, kur ir aizkadrā, ir tehniskie cilvēki, ir pat tie cilvēki, kuri arī ir raidījuma tapšanas procesā, bet ne pašā studijā, kas ir režija, tas ir darbinieku vajadzības, tas ir arī sabiedrības vajadzības patiesībā, kā tad to visu gala rezultātu redzēt kopā, un liela māksla to visu salikt kopā, bet mēs runājam par jauno panorāmas studiju, bet tas, kas 3. stāvā, tā jau var nepalika tukša. Tā nepalika tukša, un tur vēl īsākos termiņos bija jāizveido platforma LSM plus redakcijai, jeb multimēdiju studijai, kurā tika realizēts saturs sākumā tikai krievu valodas, bet tagad daudz vairākās valodās, tieši no televizioniskā viedokļa, un tur mainījās gan arī visas tehnoloģijas, dekorācijas, arī studijas apgūst principi, jo šī studija tiek veidot izmantojot daudz mazāk cilvēku un tehnisko resursu, tur ļoti daudz ieviest automatizāciju. Un šādos lielos notikumos un projektos tas lielākais atbalsts, kas ir, tie ir kolēģi vai varbūt arī iedvesmu, ir kaut kur citur vērts smelties no kādiem citu valstu kolēģiem, no citām televīzijām? Reāli šos te projektus mēs faktiski realizējām televīzijas iekšienē, un jāsaka godīgi, tiešām tas bija ļoti, ļoti liels komandas darbs. Šeit varētu teikt tā, es par šo projektu šobrīd runāju, bet reāli šo projektu norealizēja visu Latvijas televīzijas tehniskais, tehnoloģiskais dienests un, protams, radošie prāti, kas to vispār visu izdomāja. Es laurus par šo nevaru plūkt, jo tur ir rinda ar ļoti daudziem kolēģiem, kas šai lielajai iecerēji varēja ļaut kļūt par realitāti. Sarunas izskaņā, ja mēs atskatāmies uz to laiku pirms 33 gadiem, kad
atnācāt uz Latvijas televīziju, vai varat padalīties, kā vispār nonācāt šeit, kas bija tie pirmie darba pienākumi un kādēļ vispār televīzija? Jo saprotu, izglītība bija tomēr ar vēsturi saistīta. Jā, tajā laikā strādāju kultūras darbinieku tehnikumā un pasniedzu Latvijas vēsturi, bet ar ļoti lielu sajūsmu skatījos tajā laikā televīziju, jo es varētu teikt, tā bija īsta tautas televīzija, jo tas bija 80. gadu beigas, 90. gadu sākums, atmodas laiks, labvakar fenomens, un tas ir tas mirklis, kad visi televīzijā un rādio tvēra visas šīs te pārmaiņas, un faktiski svētdienas vakars ar labvakaru, tas bija tā kā svētbrīdis, kad visi cep plācmais un uzlēja tēju, lai varētu pavadīt vakaru pie televizoru, dzirdot un redzot visu to jaunāko, ko tajā brīdī kolēģi bija sarūpējuši. Un tas bija tāds kaut kāds zināmā mērā sapnis būt šajā vietā. Un tad gadījās tā, ka viena mana kolēģe no fakultātes šeit strādāja un veidoja mācību raidījumus. Arī tajā laikā tika veidota mācību raidījumu skolām, un viņi tieši veidoja vēstures mācības raidījumus, bet viņa devās dekrētā un vajadzēja aizvietotāju, un kaut kā viņa piedāvāja šo vietu man. Un atnākot uz televīzijas, atceros, ka pirmā iepazīšanās ar redakciju tieši sakrit ar barikāžu laiku, un mans gājiens no Zaķusalas tilta līdz televīzijai arī bija pietiekoši emocionāls, jo visapkārt bija barikādes, ugunskuri, tehnika, sadūmojums, vīri nogurušām acīm, kolēģi, ko es vēlāk iepazinu, kas smērē maizītes lejas vestibilā, un ienākot šādā vidē, tu vienkārši domā, Dievs, tu esi to visu lielo notikumu vidū, un tu pat vēl neko neesi izdarījis, bet tu esi pienācis šai te vietai klāt un pietiekoši svarīgi. Un jā, tad mani nosūtīja veidot tādas reportāžas par vēstures tēmām, protams, ar kolēģiem, jo mācību raidījums tad nevienam vairs nebija aktuāli. Kaut kā tie mācību raidījumi kaut kur pazuda. Un sākumā, braukāju līdz kolēģiem un skatījos, kā veido stāstus par vēsturi. Un pašai likās, protams, ka visu vajag darīt dinamiskāk, ātrāk un tam līdzīgi. Un jau pēc pāris mēnešiem man piedāvāja arī mans kursa biedrs Ainārs Bambals doties līdzi ekspedīcijā uz Norilsku, Krievijā, tātad uz vietu, kur tika izsūtīti Latvijas virsnieki, un tieši 91. gada vasarā tur tika celts liels piemineklis vispār visiem izsūtītājiem. Uz turieni devās Latvijas delegācija, izsūtīto pēcteči, kuri tiešām paši savām rokām cēla šo te monumentu Šmita kalnu pakājē. Un viņš teica, brauc līdzi, uztaisīs raidījumu, uztaisīs filmu. Man pat arī apstiprināja šo te komandējumu. Bija domāti telefilmas operatori 2, bet atbrauc beigās tikai 1. Un tā mēs nokļuvām Norilskā. Bija doma, ka mēs tur būsim uz dažām dienām, bet kaut kā iesprūdām, jo tas piemineklis tāpa ļoti lēni, jo tur bija pat jācērt mežā baļķi, viņi jāpludina pa upi, un pēc tam no šiem baļķiem jātēš lielie krusti un jāizveido monuments. Mēs tur nostrādājām kādas 3,5 nedēļas. No filmas veidošanas viedokļa, mēs tur mēģinājām tvert tos mirkļus, kas un kā top, bet es pirmo reizi nonācu tiešām arī vietās, kur tie koki tiek cirsti. Tu kopā ar vīriem guli tādā mazā meža būdiņā, jo tur vairākas dienas notika šī koka ciršana. Tad tiek sasiets plosts. Uz tā paša plosta mēs plostojam lejā uz vietu, kur tos baļķus kraut ārā. Man liekas, 2. dienā vai 3. mūsu laivu ar operatoru nocēla nost, jo saprata, ka tur citi darbi paliks neizdarīti un ko. Un pēc tam par šo te notikumu tika veidota filma, kā mans pirmais lielais darbs televīzijā, es personīgi par to varu teikt, Norilska 1941, 1991, un vēl ļoti interesanti sagadījās, ka šo filmu mēs montējām 91. gada augustā, un tad notika augusta pučs. Tas ir vēsturisks notikums, kad PSRS Maskavā
tika veikts pēdējais mēģinājums legalizēt padomju varu, un tika arestēts Gorbačovs un tad notika šī revolūcija pašā Maskavā. Bet mēs montējām filmu ar režisoru Ilzi Circeni līdz pat tās dienas vakaram 6:00, kad Latvijas televīzija ieņēma Omonu. Un mēs pabeidzām filmu, atdevām uz ražošanu, uzbraucam augšā uz savu stāvu un redzējām, ka apkārt jau lido helikopteri, jau ir piebraukuši bruņu mašīnas un īsti nesapratām, ko darīt. Ieraudzījām arī ēterā Veltes Puriņas paziņojumu, ka Omons ir iegājis televīzijā. Viņi izgāja no studijas, sāka demonstrēt mūsu filmu un kaut kādā 2., 3. minūtē filma pārtrūka. Un tad mums bija skaidrs, ka ir ieņemtas tātad tehniskās telpas un visa televīzija ir atslēgta. Un tad bija tā lielā dilēma, ko darīt tālāk, vai sēdēt kabinetā un gaidīt, kad Omons uznāks augšā, vai braukt lejā. Skatoties no šī brīža pieredzes, mēs pieļāvām tajā brīdī kļūdu, jo tā laikam nevajadzēja darīt. Mēs izmantojam liftu un kopā ar Ilzi braucām lejā. Un tad bija tas viens mirklis, ko es laikam ļoti ilgi atcerēšos, ka kad lifts tuvojās 0. stāvam, tas ir stāvs, kur mēs visi kāpjam ārā. Mēs tā kā pat sastingām un pieplikām pie sienas, jo īstenībā mēs iedomājamies, ka, ja tur lejā stāv Omons, brauc lifts, viņi var visādi reaģēt uz liftu, kas atbrauc un atverās durvis. Un tad mēs tā sastingām. Jā, protams, tur karavīrs priekšā stāvēja ar visu automātu, bet viņš nelika automātu lietā un teica, ka mums vienkārši jāiet ārā un ko. Un tāds ir mans pirmās dokumentālās filmas stāsts Latvijas televīzijā. Pirmās dokumentālās filmas stāsts un vispār pirmo, labi, negluži darba dienu, bet darba nedēļa. Pirmais pusgads jaunā darbiņā. Jā, jaunā darbiņā. Un jāsaka godīgi, ka tad, kad Latvijas televīzija tika atbrīvota pēc pāris dienām, tad bez ziņu izlaidumiem šo filmu atsāka demonstrēt no tās vietas, kur viņa bija pārtrūkusi. Cik simboliski. Jā. Bet par televīziju 70 gadi, tad mēs arī varētu noslēgt šo sarunu par to runājot. Mēs jau novērtējam, ka ne gluži 70 gadus, ja mēs vērtētu pēc cilvēku gadiem, dot varbūt kaut kur starp 30 un 40. Bet kā jūs teiktu, kur esam laiku apsteiguši un kur varbūt šajos gados būtu gribējies tomēr nedaudz vairāk paveikt? Par apsteigšanu es nebūtu tik droša. Mēs varētu varbūt apsteiguši laiku savā darba gribā, darba vēlmē un pienākumu apziņā. Jo, manuprāt, tie cilvēki, kas strādā televīzijā un vispār mēdījos, ir ļoti lieli savu darba entuziasti, nežēlojot ne personīgo dzīvi, personīgo laiku, veselību. Un tur jāsaka tā, tas no vienas puses ir ļoti liels pluss, bet, skatoties šīs dienas acīm, es teikšu tā ir arī blakne. Kolēģi kļūstat, mīlat vairāk sevi. Tādā ziņā es teikšu tā mēs esam varbūt apsteiguši pārējo pasauli. Tur, kur mums ir jāpieliek, es domāju, mums ir jāpieliek visās mūsu digitālajās formās, jo cilvēki, patērē televīziju, bet viņi televīziju patērē visdažādākās viedierīcēs, platformās, īsajos, atraktīvajos formātos un ko. Un viņi pat nezin, ka viņi skatās Latvijas televīziju, bet reāli televīzija sagatavo šo saturu. Tur mums reāli ir jāpieliek, lai mēs būtu atrodami visur un visām auditorijām. Un ja mums vēl izdotos vēl vairāk dažādot savu saturisko piedāvājumu, mums būtu vēl vairāk iespējas un līdzekļu un ideju, tas jau pavisam būtu forši. Ir mērķi, uz kuriem tiekties. Ļoti labi, lai izdodas. Jā, lai mums kopā izdodas. Lai mums kopā izdodas. Iveta, mīļš, paldies par sarunu. Paldies jums.